Nu tā, sākās neliels piedzīvojums ar manu vasaras projektu priekš Gustaviņa. Priekš mums abiem, priekš visiem maniem dēliem droši vien arī būs tādi jātaisa, jā? Cerams, ka patiks. Kas mums te ir? Mums ir drifta traiks. Knapi dabūju iekšā viņa šeit. Un šodien testēsim. Paskatīsimies, sākumā pats izbraukšu. Riepas jau padila, ka nobraukts ir, nezinu, pāris metri jau riepas jau padilušas. Bet riepas vēl projektā ir jāmaina būs, un arī baterija nav aizsargāta. Tā arī, kur var paskatīties, cik baterija ir daudz pilna. Jā, bet viņa nav aizsargāta, viņai vajadzētu... Es viņu taisīšu pēc tam, lai... Kad sarkanais, kad dienas beigām. Jā, un Vitalijs aizmirst atslēgu, lai dabūtu bateriju nost, un mēs varētu uzlādēt. Tā kā šodien notestēsim, paskatīsimies, kā tad iet tas mūsu drifta traiks. Jo Gustaviņam pēc 2 nedēļām, zināt kas? Sacensības. Brauksi sacensībā? Kādas? Tās pašas? Kūda? Drifta hallē. Tur, kur dabūji pirmspēdējo vietu. Tas mums laiks atrenējoties. Šodien es dabūšu kaut kādu citu. Nu, cerams. Tā kā jāpatrenējas. Bet labi, sākumā mēs testēsim, paskatīsimies, kā mums te ies ar to visu traiku. Interesanti viņu dabūt ārā no šeienes. Ot, kas būs tagad interesanti. Nu, re, kaut kā ārā dabūjām. Diemžēl bija nācās ņemt stūri nost, ja savādā polo iekšā nelien. Tad pieskrūvēsim. Tad jau testēsim. Pieskrūvēsim visu kārtīgi. Negribās skrūvēt visu laiku vaļā ciet, bet pašlaik nav citu variantu. Es domāju, kā varētu dabūt polo. Es tad domāšu, kā dabūt ārā to beņķu aizmugurīti, lai varētu viņu dabūt iekšā. Un to testēsim. Bremzes pārbaudi. Un ko pirmie testi? Daudz mīnus redzu šobrīd. Pie tiem mēs piestrādāsim. Tie kāpļi reāli pa augstu tām kājām ir, viņi jau pilnīgi uz leju ir. Tad mēs noteikti piestrādāsim. Tas riepas būs dirsāti nokājot par šo asfaltu. Šitas vēl ir normāls, ja godīgs ir šis gludais. Bet tagad atbrauc līdz šejienai pa to negludot, tur ir... Pirmkārt, neko nevar dzirdēt, ka tu brauc un otrkārt, man liekas, tur drīz sajūgs tās plasmas riepas. Nezinu. Mēs atbūrām. Tu maki, tu varētu vienkārši driftēt un tagad uz vietas. Diez vai. Superīgi, ka šeit ir tik lielisks asfalts uzlies. Tieši kā radīts mums, vai ne, Gustaviņ? Perfekti, tas uztaisīja tieši mums šo skaisto, burīgo melno asfaltu. Un te ir Gustavs parādījis klasiku. O, ļoti labi. Tas ar telefonu nobildēs, ko ir pagā. Ļoti labi. Tev līnijas palikusi, tas no mums? Kas? Tas līnijas no mums palikusi? Tas pekas priekš manas kājas, redzi, lokās jau.
Atbraucām tikai patestēt, nelaiž vaļā. Tik forši braukāties, kad negribētu braukt mājās. Kas mums ir biķenīgs, baigi interesanti, nekad tās nav bijis kāds tramplīna taisa. Ikā laikam būs kāds rallijs. Kam bija pagājušo weekend bija rallijs, tas RX, un tagad vēl kāds laikam rallijs. Ir tādu tramplīnus nekad mēs redzēs, ka tāds taisa ir. Ir tik feini. Cik mums bači ir, pagaidi? Ui, viens kubiciņš palicis tikai. Tas ir maz, jā. Jā. Mums vēl jātiek līdz turienei, davai beidzam šo dentašanu. Aizbraukšana. Līdz turienei? Nu ko, labi notestēt. Atbraucām, viens kubiciņš arī palika, tā kā. Es ka vēl varēja kādas 10 minūtes, 20 pavālēt. Visi jau bija ielikt iekšā, viņi viss sanāca labi, tad, ka noņēma nos. Izvēlēs, ka varēja noņemt nos to beņķi vispār nos. Normāli iegāja iekšā tā. Tas jau bišķiņ tāpat vajag. Tas maz ielīda. Pirms es kaut ko lieku mums te ir. Nu ko, brauksim tagad uz Lidlu, nopirksim mammai picu. Un brauksim mājās. Kā Gustavam patika? Patika. Jā? Jā. Es esmu priecīgs, ka sataisieties tādu aparātu. Būs drifters? Jā. Tagad jātais vēl viens tāds ir, ja varam divi tā driftēt, jā? Nu, ar tavu naudu jānopēc vēl viens driftens. Nē, nav. Vairs nav? Viss iztērēja? Ai, sūdīgi. Sūdīgi tā. Nu, atkal esam biķerniekos. Ņemam maksimālu labumu no laika. Šodien tāds pa brītiņam uzlieba, tomēr pārsvarā ir sauss. Un, protams, ka mums notiek treniņi. Gustavs baigi labi piešāvies. Es ļoti ceru uz labu vietu. Nu, to pastāvniekā jātiek, man liekas, pie tādiem treniņiem. Vai ne, Gustav? Kas? Kura vieta tev būs? Sestā. Sestā? Pirmā. Nu, ņemsim pie vārda, jā. Es ļoti ceru. Atļāvām arī mammai atpūsties, paņēmām līdzi mazos braķenis. Tie, protams, ka čuči. Tad laika no sākuma bišķiņ bija augšā, bet ātri jau aizmiga. Svaigs gaiss, tomēr, ka nav galīgs augstums. Tā mēs te braucam gandrīz katru vakaru uz biķerniekiem. Ja lietas nelīs, protams. Šonadēļ arī būs tā līs, tā nelīs. Tūlīt jau būs rudens klāt un sezona beigsies tam brīnum. Kāpēc? Tu uztaisīji tikai tagad, kāpēc nevarēja sākt ziemā? Man sakot pāris vārdi, ko es gribu teikt. Tad mums noteikti jāpārliek šie teiri zemāk. Gan būs ērtāk uz kāju likt. Nedēļas riepas. Un es domāju, cerams, ka nedēļas riepas. Tā jau ir 3. riepa. Kaut kāda čainas riepa, bet šitā ir tāda. Labi atlaidi man iedeva par 2 riepām. Es paņēmu vienu kaut baigi lēto riepu, bet tā vispār nedara, viņa pa šauru ir. Bet arī pamēģināsim citu kameru nolikt, arī uzliksim to. Par 2 rietām samaksāja 15 eiro. Šitā it kā bija cena 13 eiro un otrai bija 8 eiro. Kopā sanāktu 23, bet man pa 15. Atdeva abas divas. Jā, tā otra par 8 eiro, kas bija baigi sūdīgā izskatās. Tur vispār protektori gan arī nemaz nav, viņa pirmkārt ir vēl arī šaura. Bet šitam šaurā pa 1,95 nevar likt, man liekas. Nē, ne uzlikt jau laikam, ka var, bet gan pirmkārt izskatīsies, gan arī nezinu, kas tas sanāk, nu baigies zīmolis. Kas? Baigies zīmolis tas ir. Jā. Nu, ko es vēl gribu pateikt to, kad jā, šī 3. riepa. Cerams, ka šitā vizuāli man viņa patīk, cena ir normāla. CTM kaut kāda vai CST riepa. Diezgan populāras cīnas riepas. Jā, nu jātaisa tās pegas zemāk. Cerams, ka spiedīs tad traiku uz zemi un būs labāk saķeram, mazāk spolēs. Ko mēs stūri zemāk liksim kaut kādā veidā, vai tev ir pietiekami ērti? Man pietiekami ērti. Nu, es domāju, ķiveri mums vajag noteikti kaut kādu citu nomainīt. Tas ir pilnīgi ērts. Jā? No ķiveri nomainīsim nākam sezonu. Tas ir pilnīgi viegli. Un ļoti jāpadomā par baterijas novietojumu, jo šeit, nu, te visi vadi vaļā, ja pa slapju peļķi izbrauks, man liekas, te aiziet pa īso.
Un tad tie vadērtīs uzskatīt kā kādu, bet kaut kādu tādu. Un te jādomā kaut kā. Viens kuviciņš. Bet tu dauda 2, 3. Tas gan 2, jā. Cidēs viņam vajadzēja rādīt to pašu, kas tur. Nē, tas kaut ko citu rāda. Es domāju, ka tā ir baterija, bet nifiga. Baterija šeit rāda. Tad tu saki, ka to rāda, tad kā baterija, tad kā šito, tad kā ko citu. Nu jā, nevar saprast, ko te rāda īsti. Un apgaismojums, protams, arī būs jāuztaisa. On off, apgaismojums. Šitais? Jā, gaisma, bet nav gaismas tagad. Žēl. Jā, uztaisīsim uz nākamo sezonu, es meklēju kādas fāras smukas. Var, jā. Nofilmē. Jā, nofilmē. Nē, es nofilmēšu tev virsū uzlikšu. Gan ļoti silti. Jā. Jā. Tu stāvi vēl? Var redzēt, ko tur var redzēt ekrānā? Labi viss. Normāli, jā. Un dāj, izbrauksim pa trasīti, tad mēs braucam šī te. Sametienu. Protams, ka man nesanāca. Jā. Jā, apmest tā riņķī. Man patiktu, ja es apmestu riņķī, apmestos atpakaļ un tad driftētu tālāk. Labrīt svētdienā. Turpinam mazo stāstu, kā Gustavs dodās šodien uz sacensībām. Pavasarī tik labi mums negāja, mums bijām pirmspēdējie. Tagad par cik ir bijuši treniņi, biķerniekos, gan arī pašā drifta halē mazliet patrenējāmies šonedēļ. Vajadzētu to līmenī bišķiņ pacelt, vai ne, Gustav? Tā kā lielas cerības vēl neliekam, jo tomēr pieredzi vajag, es domāju, ka lielāku. Bet katrā ziņā bīdamies uz priekšu. Nu, vajadzētu, jā, tā kā vajadzētu būt bišķiņ augstāk, jā. Ar laiku jau gan jau būs labāk, vēl labāk. Tu redzēs, kā šodien ir. Jā, tā kā dosimies tagad uz drifta halli. No 10. jau tur sākās reģistrācija, šobrīd ir tieši 10. Un tad redzēsim, kā mums tur šodien ies. Ko drifta hallā esam, mazliet iesildamies. Lielākie atbalstītāji guļ. Mazie drifterīši. Jā, numurs 46. Tas uz visu sezonu paliek. Ejam, uzskatīsimies trasi. Kas mums ir? Tie sazīmēts ir viss kaut kas. Labi. Tā kvalifikācija ir beigusies. Gustavs labi nav pēdējais. 2 izkrita, jo šobrīd brauc 18 braucēji. Rezultāts mums ir tāds, ka Gustaviņš mums ir 12. vieta. 19-3-1, jā, otrais brauciens bija labāk, 3-1 punkts. Īstenībā ar Rinaldu vienādi punkti. Bet Rinaldam ir labāk, tāpēc ka iepriekšējais brauciens bija 25. Drifterīši arī ir augšā, jā? Viens drifterīts ir augšā, jā?
ko, drifta halli pametam. Esmu patīkami pārsteigts par Gustava rezultātu. Nu, katrā ziņā tikām top 16. Un ļoti sīvi cīnījāmies ar pretinieku. Pat bija pārbrauciens. Un es teiktu, ka ļoti līdzīgs rezultāts. Ļoti līdzīgs, jā. Principā, ja tad... Viņš cīnījās ar 5. kvalifikācijas rezultātu, laikam, 5. vietu. Nē, nu jā, 12. jā. Man liekas, ka 5. Nu, katrā ziņā ļoti labi. Jā, nu, tā kā esam kaut ko samācījušies, domāju, nākamreiz jau tiksim top 8. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Ja, protams, tas arī kļūdas netīšām sanāk. Nu jā, tas, protams, ka visādi var gadīties, bet tiešām baigi Gustavs Malacis. Es biju pilnīgi šokā par to, kā viņš brauca sacensības, jo tas bija diena pret nakti, kā viņš brauca kvalifikācijā. Jā, kvalifikācijā tā mazliet sabijies, tā kā nedroši, bet nu jau tā kā bija pretinieks pretī, tad jau rādīja savu klasi. Ļoti labi. Laikam jā, viņam patīk, kad tur pretinieks ir, tad viens viena iet. Jā, man patīk. Tā kā jābūvē arī man traiks, lai mēs varētu Gustavu cīnīties divatā. Viens pret otru un trenēties, jā. Vienam jau nav tas jā, viņam, jā, ja viņš trenējās, viņam vajag to azartu, to saprast, kā, nu, viņam vajag to otru, vajag tā arī māk, jā, kopā laist. Tā kā, kamēr brāļi nav paaugšies, tikmēr, laikam, man būs jābrauc ar Gustavu. Jā, vai nu man? Tu netiek līdzi! Man jau tik ātri neiet. Aiziet! Trīs, 2, 1, aiziet! Aiziet! Nē, Ko tu? es pabraukšu.